Un visa draudze teica, Amen. Jā. Tu vari vēl pasveicināt to, kas tev apkārt, tos cilvēkus, jā. Pasveicināt, pateikt ar labu vārdu. Jā. Un apsēsties. Tiešām liels prieks būt jūsu vidū, būt kopā ar jums šajā dievkalpojumā un redzēt jūsu smaidīgās, ticīgās, mīlestības pilnās sejas. Liels prieks. Jā, mani šeit atveda Jēzus. Un tevi, es domāju, arī tā varētu būt, vai ne? Kā arī tevi šeit atveda Jēzus, un mēs šeit satikāmies. Un kā tu šeit nokļuvi? Jēzus man atveda. Un man arī tieši tāpat, ja, kā Jēzus ir tas mūsu kopā pulcinātājs. Ja, viņš no sarunājuma Gauslā 20 tiekamies ar Jēzu, bet tur izrādās vēl kādi tādi paši kā es un kā tu. Un mēs esam šeit kopā, tāpēc, ka Jēzus mūs aicina, sauc un grib kaut ko pateikt. Ja, un viņa vārds ir tas, kas mūs mazgā, dara stiprus, dziedina, atbrīvo, dara gudrus, un tāpēc mēs veltīsim laiku Dieva vārdam. Un es nosaucu šo vārdu Jēzus un draudze. Un droši vien, kad tās abas lietas, jā, Jēzus kā persona un draudze, tev ir pazīstamas, tev ir savu personīgā pieredze. Un es gribētu, ka mēs varētu ielūkoties Bībelē, ko Bībele saka par Jēzu un par draudzi. Un pirmā rakstu vieta ir 1. Korintiešiem 18, 1. nodaļa. Atvērsim to. Man te kabatā ir konfekti, nezinu, kā viņi te nonāca. Laikam Andrejs bija tas, kas miedeva, ja? Tā ir tava konfekta vai manējā? Tagad manējā. Jā, labi. Ūdens glāzi. Vēl varēja kādu karbonādi, gurķīti un tomātiņu. Tad mācītājs ēd un sludina. Tad varētu ilgāk to darīt. Nu labi. Kas man te vēl ir? Kaut kāds vēl papīriņš. Nu labi, tas arī mums noderēs. Nu tā, labi, tad lasīsim 1. Korintiešiem 1, 18. pāns. Tu vari lasīt kopā ar mani. Un te ir teikts, jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks. Šajā 1. pantā jau mēs ieraugam tādu kontrastu, diezgan lielu, ja neteiksim pat radikāli lielu. Vēsts par krustu, par Jēzu krustā sisto, par krustu, par Jēzus krustu, par Golgātas krustu, viņa reizē var būt vienam cilvēkam ģeķība, jeb muļķība, jeb kaut kas nevērtīgs. Un otra lieta, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks. Cik liels ir Dieva spēks? Lielāka nav. Pats lielākais spēks, kas ir Dieva spēks, jo Dievs ar savu spēku radīja visu šo pasauli, un šī pasaule pastāv, tāpēc, ka darbojas Dieva spēks, un cilvēki cenšas to sabojāt un nespēj, jo Dieva spēks teica, šī pasaule pastāvēs, kamēr būs dienas ir zemes un tā tālāk, tad mēs dzīvojam tajā pasaulē, kur radīs ir Dieva spēks, un tā ir ļoti stabila, stipra pasaule. Šīs attālinājušies no cilvēku grupas, priekš kuriem krusts ir ģeķība. Ļoti attālinājušies. Vai tu esi to sajūtis jau? Ka tava ticība un tavs uzskats un tas, kas tev ir vērtīgs, ir milzīgi atšķirīgs no tā, kas varbūt tam kaimiņam, kuram nav šī ticība. Jo ir rakstīts, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Te parādās vēl viena lieta, ka Dievs, viņš darbojas ar mums ticīgajiem, bet viņš kaut ko dara arī ar tiem, kas netic. Un te ir rakstīts, ko viņš dara.
Es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātus. Cilvēki jau visus šos gadsimtus, kopš mēs esam, un ne mēs, bet cilvēks piedzīvo to, kad krīt un gāžās kaunā visādas idejas. Ir kāda ideja, tagad mēs celsim Bābeles torni. Un tas viss sabrūk, neizdodas. Ir ideja, tagad mēs celsim gaišo komunismu. To mēs daudz pazīstam, vai ne? Un sabrūk. Un tagad ir jaunas idejas. Atceros, vēl bērnībā ka bija tāda ideja, zinātnieku pamatota, ekonomistu aprēķināta, un tā tālāk vēl un vēl paša augstākā cilvēka gudrība, ka vajag ieviest vasaras un ziemas laiku. Mēs iegūsim tik daudz ekonomiski un vēl kaut kā. Tagad tā ir likta kaunā. Saka, neko neesam iegūši, tikai zaudējumus. Tātad tas notiek arī paralēli tam, ko Dievs dara draudzē, kaut ko Dievs dara arī pasaulē. Vai tu esi ievērojis to, ka ik pa laikam kaunā krīt cilvēku gudrība? Andrejs atcerās jau daudz vairāk kā es un varbūt vēl kāds. Ja. Jo ilgāk mēs dzīvosim, jo vairāk to redzēsim, ka tas notiek. Kur paliek gudrie, kur rakstu mācītāji, kur šīs pasaules vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā? Jā, ir pārvērtis un turpina pārvērst, tas process notiek. Bet šī te pasaule, kura ik pa laikam krīt kaunā, pieņemsim, mums bija Banka Baltija. Kurš to atcerās? Mums vēl ceļš bija tāda māja ar milzīgu uzrakstu Banka Baltija. Un visi nesatur savu naudu, jo tur bija tādi procenti peļņa. Un viņš sagruva. Cilvēki nemācās. Viņi atkal un atkal dara to pašu. Viņi uzbūvē kaut kādu Bābeles torni un pasaka, rekur, un tas ir tas gudrības auglis. Un Dievs teica, tas kritīs. Tāpēc nepaļaujies uz cilvēkiem. Nepaļaujies ne uz kādu sistēmu, ne uz kādu cilvēku gudrību. Nepaļaujies, to Bībele saka. Jo nolādāts ir tas, kas paļaujas uz cilvēkiem. Viņš pats sevi, nolemj briesmām, zaudējumiem. Tālāk lasam. Bet kad pasaule ar savu gudrību Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam lapa tika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Viena no lietām, kas ir stabila jau 2000 gadus, tā ir draudze. Vajāta, nicināta, apmēdīta, apspļaudīta un tā tālāk. Viņa ir, viņa vairojās, viņa izplešās, viņa darbojās, kur var un arī kur nevar. Kur ir viegli un arī kur ir grūti. Tas ir Dieva darbs. Atceries, ko teica kāds gudrs vīrs vārdā Gamaliels. Viņš teica tā, ja tas ir cilvēka nodoms, tas iznīks. Jo tā ir ar cilvēku nodomiem. Viņš jau bija ievērojis, ka cilvēku nodomi iznīkst. Bet tas, ko dara Dievs, tu nevari to iznīcināt. Un bet, ja tu gribēsi, tu kļūsi par Dievu pretinieku, un tas nav apskaužams stāvoklis. Tātad šajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, arī Dievs kaut ko dara. Āmen. Jūdi prasa zīmes, grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto. Šis te vārdu salikums Kristus un krustā sistais ir kaut kas prātam nesaprotams, jo Kristus nozīmē visspēcīgs, Dieva spēka apveltīts, kaut kas neuzvarams un reizē krustā sistais. Tas nozīmē, ka viszemāk, visuzvarētais, sakautais, zaudētājs. Tāpēc šis te salikums izraisa to, ka te ir rakstīts tālāk, jā. Jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība.
šeit draudzē mēs sludinām Jēzu Kristu krustā sisto un ļoti, var teikt, pat loģiski, kad cilvēkiem no malas tas ir apgrēcība un ģeķība. Tāpēc draudze viņa nav populāra. Idejas, ko draudze šeit sludina, ticību, Jēzu, tas nav pasaulē populārs un nekad arī nebūs. Tas nav iespējams. Ja mēs pat ļoti, ļoti censtos, mēs nekad nekļūtu populārākā biedrība vai organizācija Cēsīs vai Latvijā, nekad nekļūtu. Būs kādas suņu biedrības, kaķu biedrības, vēl kādas citas organizācijas. Bija kādreiz pionieri, komjaunieši. Mācot, biedrības nāk un iet, draudze paliek. Draudze paliek. Draudze ir, būs, paliks un darbosies. Amen. Tātad jūdiem apgrēcība, pagāniem ģeķība, bet tiem, kas aicināti, tik labi jūdiem kā grieķiem. Mēs arī bijām kādreiz kaut kādā tajā grupā, kas teica, kas tad tā baznīca draudze, ticīgi kristieši, Jēzus neko negrib ar to kopīgi. Bet tik labi jūdiem un grieķiem, Dieva aicinātajiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Kaut kādā brīdī tavā dzīvē tas notika, tā pārmaiņa, ka tev tas atvērās, atklājās. Nē, tas ir Dieva spēks. Nē, tā ir kaut kāda Dieva gudrība. Agrāk neredzēju, tagad ieraudzīju. Tas notiek. Saka, tas notiek. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēka. Redzi, viņš saka šeit, Pāvils, Dieva ģeķība, bet saprot, ka cilvēki tā saka, tā ir ģeķība. Un tad Dievs, ok, labi, pieņemsim tos tavu leksiku. Labi, tā ir ģeķība tavās acīs, bet tā Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki. Un Dieva nespēks, tas krustā sistais Jēzus izrādījās, ir stiprāks nekā cilvēki. Krustā sistais Jēzus bija kaut kas stiprāks, kā tajā brīdī tas romiešu kareivis ar savu šķēpu, kur viņš izdūrīja Jēzum cauri. Vienkārši viņš iedūrās, izgāja cauri un iztecēja asins ar ūdeni. Likās, ka tas romietis, tas ir tas stiprais. Bībele saka, Jēzus bija tas stiprais. Jēzus bija stiprāks par to romieti. Acis neparāda vienmēr visu patiesību. Dievs saka, Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka. Raugiet, brāļi un māsas, savus aicinātos. Nu tad paraugies apkārt. Paraugies apkārt. Ko tu redzi? Ko tu redzi? Cilvēks, jā. Nav tur taču daudz pasaules gudro. Nu, kur šeit ir kāds ministrs? Ir kāds ministrs? Te ir kāds, nezinu, prezidents jau tad droši vien nekad neatnāks, vai ne? Prezidents. Gribētos tā atnāk mūsu prezidenta kungs uz dievkalpojumu, bet viņam saka, sprieka vēsti, vēl uz kādu luterāņu draudzi varētu, bet sprieka vēsti. Tad mums ir dubulta svētība. Pie mums nenāk tie, kas neciena Jēzu, tie, kas nav gatavi pazemoties. Jā, tāda maza draudzīte, ko tad es tur iešu? Bet, ko lasam tālāk? Tur taču nav daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augstu dzimušo. Daudz nav, daži te ir, bet nav daudz, jā. Bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Tu to esi piedzīvojis un vēl piedzīvosi. Kā tu vienkārši kristietis, vienkārši māsa Kristū vai brālis Kristū. Kad Dievs tevi lietos, ka tie pasaules varenie, pasaules gudrie piedzīvos kaunu, izgāšanos. Es šādu stāstu dzirdu diezgan bieži, man viņi tā kā ausī griežās. Rekā notiek. Un tur kāds stāsta, rekā tiešām notiek. Man sieva stāsta, augstskolā mūžīgi to stāstus, ja. Es saku, tā ir man ikdiena. Esmu kristieti. Un tur ir pasaules gudrie, sapulcējušies Latvijas labākie, gudrākie. Ja? Un es jūtos tā kā te ir rakstīts, ķeķīgs pasaulē. Un sveiki, Anita, es par tevi runāju. Es ceru, ka tu neapvainojies.
ģeķīgs pasaulē, tur tālāk teikts, nespēcīgs pasaulē. Ģeķīgs, nespēcīgs, lai liktu kaunā to stipros. Dievs to ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros, un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Tas process ir noticis, viņš notiks, tāpēc nebīsties sekot Jēzum, nebīsties par to, ko Dievs tev saka darīt. Un ja pārējie saka tā, tas neizdosies, ko tu tur murgo, kāds tev tur Dievs palīdzēs, nebaidies no tā, jo tam tā jānotiek. Tā notiek ar Jēzu, tā notiek ar draudzi, ar tiem, kas viņam seko. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dievu priekšā. Tas nozīmē tā fiziskā pasaule, tā prāta līmeņa pasaule, kad tas Dievu priekšā nespēja konkurēt ar Dievu. Pateicoties viņam, esat jūs vienībā savienoti ar Kristu Jēzu. Tas ir tas tandēms, draudze un Kristus. Jūs esat vienībā, mēs esam vienībā ar Kristu Jēzu. Tas ir kaut kas mūžīgs, uzvarošs, bet reizē, kas piedzīvo to, ģeķīgs, nekas nav, nicinājums. Ja? Kas mums ir kļuvis par Dievu gudrību. Mums tā ir Dieva gudrība, kad es un tu mēs esam savienoti ar Kristu, tā ir Dieva augstākā gudrība. Par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Tad tas mums ir kļuvis par taisnību, par dzīves svētumu un par pestīšanu. Tas, ka mēs esam savienoti ar Kristu. Lai būtu, kā ir rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Tu jau saproti, ka ja tu aizēji uz savu darba vietu vai kaut kādu vēl vietu, kur cilvēki nav ticīgi, ja tu ar to kungu lielīsies, tad pārējie nesapratīs. Tas nozīmē, ka viss ir pareizi, viss ir tā, kā rakstīts. Tam tā ir jābūt. Tad viss notiek tā, kā rakstīts. Ja tu par to pārdzīvo, tad tas nav pareizi. Tu vari ar to arī savā ziņā lepoties. Halleluja! Redz, kā Dieva vārds piepildās. Ja. Es ar to kungu lielos, viņi ar savu kaut ko citu lielās. Naudu, izglītību, spēku, veselību, varbūt vēl kaut kas ir, kas viņos ir tāds, kā viņiem šķiet vērtīgs, bet tev ir tas kungs, ar tevi ir tas kungs, tu esi vienots ar Jēzu, un tu šo savienību ar Jēzu vari visu laiku uzturēt, pastiprināt, tu vari tuvoties Jēzum, tu vari meklēt viņu, tu vari iepazīt viņu, tas tev ir pieejams, un tas ir tas visaugstākais, visgudrākais, visstiprākais, kas tev ir pieejams, ko tu vari lietot. Nu labi, paņemsim. Ja es tev piedāvātu 2 lietas, ko tu izvēlētos? Ja te būtu maz bērni, varbūt būtu otrādi, bet jūs esat jau rūdīti. Jūs saprotat, kam ir kāda vērtība, vai ne? Bet, ir cilvēki pasaulē, kas izvēlās šito te. Un viņi tik pārliecināti. Ne viņu var ēst, ne viņš garšo pēc kaut kā. Fuj! Šitas, cita lieta. Ieliec mutē, uzreiz jūties enerģijas pieplūdums un tā. Un viņiem ir teorijas un filozofijas, ka šitas ir labāks. Un ko tu par to saki? Cilvēki nesaprot. Ko teiks? Varbūt vēlāk sapratīs. Tā kā pagaidīsim. Atvērsim nākošo raksturvietu. Tā ir 1. Korintiešiem. Efeziešiem. Tā ir Efeziešiem. Efeziešiem 1:15. Tā ir lūkšana. Ļoti interesanti, ka Pāvils šo lūkšanu lūdz par jau ticīgajiem. Un te ir teikts tā.
Tāpēc, dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu, te ir, man liekas, ka visi ir ticīgie, vai ne? Un mīlestību uz visiem svētajiem, tad mēs ticam Jēzum un mīlam draudzi. Ja? Perfekti, pilnīgi, viss ir tā, kā Bībelē jābūt. Es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās, aizlūgdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem. Viņš saka tā, hei, tu saproti, ka tai naudai ir vērtība. Nu, tas ir kā piemērs tikai, protams. Bet viņš saka, es lūdzu, lai tu saprastu, ka tā vērtība ir lielāka nekā tu saproti. Te nav runa par šito un šito. Te ir runa par to, ka tu jau esi sapratis, ka Jēzus tas ir kaut kas varens, ka draudzes ir kaut kas Dieva inspirēts un iedots. Bet viņš lūdz, lai mēs saprastu vairāk. Kādu cerību dod viņa Dieva aicinājums? Ja Dievs tevi ir pasaucis, Dievs tevi ir pasaucis, aicinājis, nāc pie manis, nāc pie Jēzus, nāc. Kas tas ir par vērtību? Godība. Kādu godību, tas kaut kas ļoti augsts un vērtīgs, tu iemanto. Kādu godības bagātību tu, cilvēki, iemanto, kad tu nāc pie Jēzus. Un tad viņa spēka mērs, cik tas ir liels, tev pieejams, kas darbojas pie tevis, tad, kad tu tici ticīgajiem, tur ir teikts, ja? Kas parādās pie mums ticīgajiem. Kas tur parādās? Dieva spēks parādās pie tevis ticīgā, darbodamies tādā pašā. Tad viņš saka tā, ka tas, kas ar mums notiek, tas pats arī ar Jēzu notika. Tieši tajā pašā kulminācijas brīdī, kad Jēzus bija nogājis, var teikt, zemākajā vietā. Nu labi, lasīsim. Kādu viņš parādīja Kristu, to uzmodinājams no miroņiem. Tad Jēzus bija miris, viņš bija nomiris, pavisam sadragāta miesa, pavisam sasists, pavisam beigts. Un tad viņš saka, ka tas Dieva spēks, tik liels Dieva spēks, kas to mirušo, sasisto, iznīcināto, sadragāto cilvēku miesu atdzīvināja un uzcēla ne tikai uz zemes, bet arī uz debesīm, aiznesa uz debesīm. Tā te ir teikts, un sēdināja pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību, no viszemākās vietas uz visaugstāko vietu. Lai to panāktu, ir vajadzīgs spēks, liels spēks. Tāds spēks darbojas pie tevis. Tu to saproti? Nu, par to viņš arī lūdz. Par to arī tas Pāvils lūdz. Hei, es redzu, ka tu vēl nesaproti. Nē, es ticu Jēzum, Jēzus ir varens. Jā, tas ir labi, bet ir kaut kas vēl vairāk. Viņš ir vēl vērtāks. Viņš ir vēl vērtīgāks. Tas spēks ir vēl lielāks par to, cik tu zini, cik tu esi atzinis, sapratis. Un viņš par to lūdz. Amen. Slāva Jēzum. Un tad lasām tālāk, nepabeidzām. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām. Visu šo pasauli, pasaules gudrību, pasaules varenos viņš nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu Jēzu pāri visam iecēlis par galvu draudzēji. Atkal tu redz Jēzus un draudze, kas ir viņa miesa. Draudze ir Jēzus miesa, un tā ir pilnība. Tā ir pilnība. Tā ir augstākā vērtība, augstākā gudrība, augstākais spēks, augstākā pilnība. Draudze kopā ar Jēzu. Jo draudze esam mēs, tu un es, mēs ticīgie. Mēs esam vienībā ar Jēzu Kristu. Tā ir pilnība. Tā ir pilnība.
par ko Dievs ir sajūsmā, eņģeļi sajūsmā, Jēzus sajūsmā, mēs esam sajūsmā un arvien pieaugam tajā sajūsmā, un par ko pasaule ņirdz. Viņi saka, ģeķība, muļķība, nekā tur nav, nekas tas nav, tas ir nespēks, tas ir kaut kāds vājums, tas ir nekas. Nu, labi, lai viņi tur darbojā. Nu, jā, labi. Bet saproti, kur te bija tas pāns viens? 1. Korintiešiem 2. nodaļa, laikam tā bija. Atvērsim 1. Korintiešiem 2. nodaļa. Es pareizi saku, ja? Nē, 1. nodaļa vai 2. nodaļa. Es atvainojos, varbūt mazliet pats saputrojos, bet jā, tas pats turpinās. 1. Korintiešiem 2. nodaļa, 1. pants. Un tagad Pāvils saka tā. Un tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dieva liecību, jo es jūs starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzu Kristu krustā sisto. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Nu, ko tu teikt, ka tev atnāk priekšā mācītājs, un viņš būtu nobijies, tāds sakautrējies, tāds nepārliecināts. Tā vismaz varētu saprast, ka viņš atnāk uz draudzi, un tagad viņi redz tādu nespēcīgu, nobijušies un nedrošu cilvēku. Bet tas nespēcīgais, bailīgais, nedrošais cilvēks sludina par Jēzu Kristu krustā sisto. Manā pieredzē ļoti spilgti atmiņā palicis ir tas pirmais iespējas par draudzi Prieka vēsts sēsīs, kad viņi vēl tikai tikko dzima. Es atnācu pirmo reizi, iegāju zālē, un no zāles aizmugures redzu, tur priekšā ir tāds galdiņš, tur stāv viens jauns puisis un sludina, runā kaut ko par Dievu, par Jēzu. Es patos apkārt, zāle, MRU zāle, tur cilvēki sēž, tas puisis tādā sarkanā jakā un tāds bišķiņ bravurīgs, tāds, var sakot, nekas neizraisīja manī kaut kādu wow, kas par cilvēkiem, kas par telpu vai kas par sprediķi. Es atnācu tādu kā augšu uz leju skatos, un tad sāka darboties Dieva spēks. Zini, kas notika? Es klausos, ko viņš runā, un viņš runā tieši to, par ko es domāju. Es saku, pats. Kaut kāds čalis sludina kaut ko, kā nu viņam to iet, tā iet, un viss tāds izturās, ne tā kā mācītājiem, pienāk tās izturēties. Draudzi ir tāda, kā tur salasījušies, kā tie cilvēki tur bija, vai ne? Bet tas, ko viņš runā, tas trāpa man. Tas ir tieši tas, par ko es domāju, kas man ir aktuāli, kas man ir svarīgi, ko man vajag dzirdēt. Tas ir Dieva spēks. Tāpēc Pāvils neteica, es atnācu, un man tāda gara cepura un tāda liela uzpleča, un es tas kā sāku runāt, saku, wow, kas par gudru cilvēku. Viņš atnāca, man nekā nebija, cilvēcīgi, miesīgi, nekā. Un Dievs tā ir paredzējis. Viņš nedod godu cilvēkiem. Viņš dod godu savam vārdam. Un tu atver savu muti, savu bezzobaino varbūt ar rugājiem noaugušo, varbūt vēl kaut kādu ne pašu skaistāko, bet tu atver savu muti, un Dievs tos vārdus lieto. Dievs spēks aizsniedz cilvēkus. To saka Pāvils. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos. Te ir tas, ko es gribēju pateikt. Ir pārliecinoši gudrības vārdi un ir gara un spēka izpausme. Janīna stāstīja to savu stāstu, līdzīgi kā man tas bija. Kaimiņiene
Janīna man pateiks, tā bija vai nebija, vai es kaut ko piepušķoju, ja, pēc tam pajautāju Janīnai. Kaimiņieni viņu paaicināja uz draudzi. Viņa atnāca un patīk, jā, un viņa te paliek. Pēc tam kaimiņi saka, tagad ejam prom no tās draudzes. Saka, nē, es te palikšu. Tā bija. Kāpēc tu paliksi? Es tev atvedu, es tev aizdīšu. Nē, Dievs. Saproti? Kā es tevi atvedu varbūt kā cilvēks, bet tu te sastopi Dievu vai sadzirdi Dievu vai kaut kas notiek tāds, ka tu saki, tas bija gars un spēks. Pat ja tu pats ej prom, tas, kas tev atved, tu saki, ok, čau, bet es palieku šeit. Dievs spēks, gara un spēka izpausme. Lai jūsu ticība nebūtu pamatot cilvēku gudrībā, bet Dievu spēkā. Redzi, kādreiz tu piedzīvo to, kad atnāk kāds gudrs cilvēks ar pārliecinošiem gudrības vārdiem, un ko viņš izdara? Viņš paņem to, kas tev ir vērtība, un sāk tavā acu priekšā šitā te darīt. Tas nekas nav. Paskaties uz tām sievietēm, tiem vīriešiem. Tas nekas nav. Tas viss ir sūds. Kaut kas tāds. Šitas. Pēc šitas. Vispār, kas tas ir par mēslu? Un wow, varbūt tiešām, varbūt es kļūdījos. Nē, tā jau labāk, likšu šito kabatā. Vai draudze pazaudē savu vērtību, pat ja viņa šādi izskatās? Labi, par draudzi es vēl domāju, bet vai tu gribētu joprojām šo te, ja es tev piedāvātu? Vai labāk tomēr šo te? Ko? Kas ir mainījies? Viņa nav tik smuka kā pirms tam. Bet man tāda aizdoma, ka visi gribētu tomēr šo te saņurcīto, sasmērēto papīrīti, jo te ir vērtība. Te ir tāda īslaicīga bauda. Jā. Tātad cilvēki var apspļaudīt tavas vērtības un pateikt, tas nekas nav. Bet tā vērtība nav zudusi. Tā nav zudusi. Jā, mēs lasām Bībelē, kad Jēzus savu draudzi kopj glabā, viņš viņu šķīsta, mazgā, viņš darbojās, lai tā būtu bez krunkas un bez traipa. Jēzus dara šādi, tas, ko es tagad daru. Viņš loka vaļā, viņš gludina. Es iemācījies, kā jāgludina naudu. Jēzus to dara. Viņš gludina, viņš tīra, viņš mazgā draudzi. Un es saku, ir divas grupas cilvēku. Divas grupas. Konfekšu cilvēki. Andrej, atvaino, tas nav tieši par tevi, bet tas ir kā piemēram. Izmantoju tavu konču piemēram. Jā. Un ir tie cilvēki, kas saprot, kas ir vērtīgs. Pat tad, ja viņš ir saņurcīts un nevisai jauns, bet tomēr tu izvēlies to, kas ir vērtīgs. Aleluja! Atvērsim Efeziešiem 5. nodaļu. Es gribētu ar to arī nobeigt. Efeziešiem 5. Un šeit ir fragments, kurā ir runāts par vīru un sievu un Kristu un draudzi. Es gribētu tikai par Kristu un draudzi izvilkt ārā tādu kā fragmentus, lai tu ieraudzītu, kā Jēzus skatās uz savu draudzi, kā Dievs skatās uz Kristu un draudzi, lai arī mēs varētu tajā stiprināties. Tad Efeziešiem 5:23. Es sākušu tieši no tās vietas, kur par Kristu un draudzi runā, un to par vīru un sievu tā kā izlaidīšu. Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs.
bet kā draudze ir paklausīga Kristum. Tad draudze ir paklausīga Kristum. Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu, sev savu draudzi sagatavotams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Mēs dzīvojam brīnumā, mēs dzīvojam Dieva brīnumā. Mēs ikdienas dzirdam, paši piedzīvojam, dzirdam, ko Dievs dara. Kādreiz kāds cilvēks to nonicina, bet es ticu, ka arī tu esi tas, kas pamana, ka tu dzirdi tos stāstus, kā Dievs spēks darbojas caur parastiem, vienkāršiem cilvēkiem. Caur Ingūnu, pieņemsim. Nekās ārprāts, tik parasta sieviete, tik parasts cilvēks, bet Dievs viņu lieto. Viņu var pravietot. Pravietiski runāt lietas, liekas, kā viņi to var. Viņi ir Dieva bērns, Dieva gars caur viņu darbojas. Tāpat kā caur tevi. Tāpat kā caur tevi. Man jau nav tā kā Ingūnai. Ja jau Ingūnai ir, tev arī ir. Es to esmu piedzīvojis. Un arī tu esi to piedzīvojis. Kad Dievs tev kaut ko atklāja, kad Dievs citam brālim māsam kaut ko atklāja, tās ir tādas vērtības, kas pasaulē vienkārši nav. Viņi runā, par končām, viņi runā, ka cik foršs dizains, cik foršs garš. Forši, mēs tam neko nesakam. Foršs končs, Bet mēs runājam par kaut ko citu. Tas ir kaut kas vērtīgs, kaut kas mūžīgs, cits līmenis, citā līmenī tu un es mēs dzīvojam. Tā kā nesamainīsim pret šo te. Āmen. Slāva Jēzum. Ko tad? Piecelsimies kājās un lūksim.